Mani sauc Laura, man ir 24 gadi. Es nodarbojos ar videogrāfiju un man ļoti patīk veidot skincare, jeb skaistumkopšanas produktu fotogrāfiju. Mans stāsts ir īstenībā ļoti sāpīgs un garš. Man sākās sejas problēmas jau vidusskolas laikā, un mana sejas kopšana sastāvēja labie no mazgāšanās līdzekļa. Es neko citu neizmantoju, es arī neuzskatīju, ka ir vajadzīgs. Man bija ļoti eļļaina sejasāde, tāpēc man likās, kāpēc lai es liktu sejas krēmu sev uz sejasādes. Man viņi jau tā taukojās. Bet tagad es zinu, ka tā ir zīme, kad sejai vajag eļļas. Ir nepieciešams, ka tu viņu mitrini. Ir šie te mīti, un es par viņiem visiem uzzinu tikai tagad. Jā, es atceros to pirmo reizi, kad aizgāju pie dermatologa, un viņa pieskārās manai sejai. Viņa pateica, tev ir tik pilni vaigi, un tas nebija. tas nebija tā kā, tev ir skaisti apaļi vaigi. Tas bija, man tiešām bija grubuļi zem ādas, un viņa pateica, kādā brīdī tas viss nāks ārā. Un man liekas, kopš tā brīža man bija trauma un jau bailes, ak Dievs, kas notiek, ko es varu darīt. Es sāku to procesu, ka es aizgāju uz aptieku, nopirku, ko man dermatologs ieteica, un es sāku lietot šos produktus, un tas aizņem ļoti daudz laika no manas dzīves, ja es tā kopumā skatos. Par savu Instagram profilu es īstenībā sāku domāt jau vairākus gadus. Man visu laiku tas likās ļoti nereāli, tāpēc, ka internetā tu parasti ieeji un tu redzi, ka visiem ir perfekta sejasāde un perfekta dzīve. Un, protams, tā ir tā puse, ka tu neredzi, kā īstenībā ir realitātē. Un es visu laiku runāju ar saviem vecākiem, un viņi teica, vienkārši saņemies un sāc to darīt tagad. Jo ilgāk tu to atliksi, pēc tam tu varētu to nožēlot, ka tu nesāki ātrāk. Tajā brīdī es tieši biju pabeigusi studijas maģistrā, un man bija laiks tam pievērsties, tāpēc mans profils ir apvienojums, kur ir ādas kopšana un aknes pozitivitāte. Es īstenībā biju ļoti pārsteigta, cik daudz cilvēki man raksta privāti. Man daudz cilvēki ir sūtījuši arī savas bildes ar sejas ādu, un es viņiem atklāti pateicu, es nevaru palīdzēt ar šīm problēmām. Jo tas, ar ko es dalos, tas ir tas, kas palīdz manai sejas ādai. Un tas nenozīmē, ka tas palīdzēs uzreiz visiem. Vakarā ir obligāti jānomazgā sejas āda un ir mitrinošais krēms. Un no rīta ir tiešām jālieto sauļošanās krēms, ja ir problemātisks sejas āda. Es to ieteiktu visiem sauļošanās krēmu, bet obligāti šīs lietas ir tās, kuras ir vajadzīgas. Nomazgāt, mitrināt un pasargāt. Es agrāk biju ļoti liels ekstraverts, man patika iet ārā, satikties ar cilvēkiem, darīt jaunas lietas. Kā es redzēju, ka man paliek sliktāk un sliktāk, tu paskaties spogulī un tu vienkārši gribi raudāt. Un tāpēc tev negribās vairs iet ārā, un tu negribi satikt cilvēkus, un tu gribi palikt viens. Un tu sevi noslēdz no tās pasaules, un tad tu meklē tos risinājumus, kas tev palīdzēs. Mentāli, es domāju, tas ir ļoti sāpīgi iet tam procesam, it īpaši, ja tu viens ej tam cauri. Tas nav nekas saistīts ar to, ka tu esi netīrs. Es zinu, ka man ir hormonu problēmas, un tāpēc sejas problēmas ir izveidojušās. Un kā tu vari savus hormonus pats tā vienkārši izmainīt, vai ne? Ir ļoti svarīgi, ka tu runā ar cilvēkiem, kuri tev ir apkārt. Jo šīs problēmas tiešām var novest ļoti depresīvā stāvoklī arī tevi. Un, lai tā nebūtu, man ļoti palīdz tuvie cilvēki, un es ar visiem ļoti atklāti par to cenšos runāt. Tiesa gan ar kosmētiku es sevi centos slēpt sākumā, jo man likās, ka man sejas āda ir pārāk problemātiska, un neviens uz tevi negrib skatīties vai redzēt tevi tādu, un tad tu centies sevi paslēpt. Galu galā tik daudzi īstenībā uz pasaules cieš ar kaut kādām savām sejas problēmām. Ne tikai ir akni. Cilvēki to nereklamē, nerāda, un reklāmās viņi to visu photoshopē ārā. Un tās ir tās imidža problēmas, kuras arī izveidojas jauniešiem. Un kopš es esmu sākusi savu profilu,
es tik labi sāku justies par sevi, jo es zināju, ka es neesmu vienīgā. Jo vairāk es redzu reālu seju, tā kā sejas ādu, jo vairāk man ir tāds, tas ir ok, kā es izskatos. Tas ir labi, tas ir normāli. Nevis tā, ka tev uzreiz ir tāds, ka Dievs, es vienīgi abnormālā sēžu. Tā. Es gribētu pateikt to, lai jūs neesat pārāk bargi pret sevi un lai jūs vairāk sevi mīlat. Man ļoti patīk tieši tāpēc, tie self-care brīži, man liekas apstāties un mazliet padomāt un parūpēties par sevi un savu ķermeni. Tomēr jums šis ķermenis ir viens, ar kuru jūs dzīvosiet visu savu dzīvi, un tāpēc es tiešām novēlu, lai jūs par sevi rūpējaties un kopjat un mīlat.